Mūs iespējams nosodīs, bet piedodiet, nereti tikai tā var uzzināt notikumu, likumu un sabiedrības īsto seju. Kā ir patiesībā? Aizliegtais paņēmiens. Pirms nedēļas raidījumā stāstījām par mūsu kaimiņu valsts Krievijas politisko situāciju, un esot tur slēpti filmējām un jautājām, kā to vērtē parastie Krievijas iedzīvotāji. Ko viņi domā par prezidentu Vladimiru Putinu, par opozīciju, par situāciju Ukrainā, par mediju propagandu. Galvenais secinājums pretēji aptaujām, kurās 84% iedzīvotāji it kā atbalsta Putinu, daudz tomēr ar varu nav apmierināti. Valsts izzogot, taču pārmaiņām viņi arī netic, jo uzskata, ka arī opozīcija nav ne ar ko labāka. Diskusijas viešņa, Krievijā no darba atbrīvotā ziņu portāla Lenta.ru galvenā redaktore Gaļina Timčenko, to komentējot norādīja, ka šādu apātiju pret izmaiņām ar propagandas paņēmieniem veido paši Kremļa kontrolētie mediji, bet cilvēki īsti to nesaprot, neatšķir. Diemžēl lielākā daļa ar cilvēkiem, ar kuriem esmu runājis Krievijā un Maskavā, īsti neiztēlojas, kas ir propaganda. Viņi domā, ka propaganda ir vienkārši izkārti plakāti. Gluži tāpat kā cenzūru viņi sauc par pornogrāfijas vai rupju vārdu trūkumu. Man šķiet, viņi īsti līdz galam nesaprot, kas ir propaganda. Bet kā Krievi dzīvo? Jo sevišķi pēc Eiropas valstu un ASV ieviestām sankcijām, ar kurām vairākas Eiropas valstis aicinājušas būt saudzīgākām pret Krieviju. Kāpēc krities rubļa kurss un kādas tagad tur ir cenas veikalos, kādas ir pensijas un algas, un vai maz ir ko ēst? Ap šiem jautājumiem šobrīd valda nemazums politisko spekulāciju, bet kā ir patiesībā? Labvakar, skatītāji, labvakar aizliegtajā paņēmienā, un šovakar, kā solīts, runāsim par Krieviju, kurā marta sākumā viesojās raidījuma aizliegtais paņēmiens žurnālisti. Un šoreiz runāsim par ekonomiku, gan par lielajiem rādītājiem, cik tad patiesībā varena ir lielā Krievija, un vērtēsim arī sadzīvesko līmeni, kādas cenas ir veikalos, cik lielas algas un cik lielas pensijas. Iespējams, kliedēsim vairākus mītus, bet ir svarīgi taču arī zināt, kas notiek kaimiņos. Skatāmies Operācija Krievija 2. Operācija Krievija 2. daļa. Operācijas uzdevums analizēt Krievijas ekonomisko situāciju, raksturot tās ietekmi Eiropas un Latvijas mērogā, kā arī izskaidrot, kāpēc tā krities Krievijas naudas rubļa kurss un kādu iespēju tas atstājas uz parastiem Krievijas iedzīvotājiem. Operācijas laikā slēpti intervēsim cilvēkus, kā arī filmēsim veikalu plauktus un ievāksim datus par pārtikas un citu produktu cenām. Rezultātā Krievijas dzīves līmeni salīdzināsim ar šobrīd esošo Latvijā. Operācijas norisināsies Krievijas pilsētā Nižņī Novgorodā, bijušajā Gorkijā, kas atrodas aptuveni 400 km attālumā no Maskavas, dziļāk Krievijā. Pēc lieluma šī pilsēta ir daļēji salīdzināma ar Rīgu, un iedzīvotāju skaits te ir nedaudz pāri 1 miljonam, un kopumā ir Krievijas 5. lielākā pilsēta. Pilsētas lepnums ir vietējā rūpnīca Gaz, kas ražo vieglos kravas automobiļus. Jaunākais tās modelis ir Gazel Next, kas savu ievērību izpelnījies ar jautru interneta reklāmu. Gaz konglomerātā tiek ražot arī autobusi, kas tika izmantoti Soči olimpisko spēļu laikā. Otrā pasaules kara laikā Nižņī Novgoroda bija lielākā militārās tehnikas ražotāja, un arī šobrīd šeit ražo ieročus. 2018. gadā Nižņī Novgoroda būs viena no Krievijas pilsētām, kurā notiks pasaules kausa futbolā. Uzmanību! Visas cenas, kas tika fiksētas Nižņī Novgorodā, tiks izteiktas eiro pēc pašreizējā rubļa kursa. Operācijas ilgums – 10 dienas. Un šovakar, kā laiž, šai operācijai sekos līdz 3 mani viesi. Labvakar visi! Un sākam iepazīstināšanu. Pirmais Aleksandrs Svešņikovs, Krievijas vēstnieks Latvijā. Labvakar! Uldis Osis, ekonomikas doktors un profesors. Labvakar. Un uzņēmējs Arnolds Babris un brīvais Vilnas valdes priekšsēdētājs. Labvakar. Labvakar. Skatāmies operāciju. Operācija Krievija 2. daļa. Sākam ar vislielākiem skaitļiem un proti ar to, cik tad varena un turīga patiesībā ir Krievija, kurā dzīvo apmēram 140 miljoni iedzīvotāju un kura platības ziņā ir lielākā valsts pasaulē.
Valsts iekšzemes koprodukts ir apmēram 2 triljoni ASV dolāru, tātad 2000 miljardu. Šķietami daudz, taču, piemēram, ASV koprodukts ir aptuveni 8 reizes lielāks nekā Krievijai – 16 triljoni ASV dolāru. Iedzīvotāju skaita ziņā ASV ir gan vairāk nekā 2 reizes lielāka nekā Krievija, taču, piemēram, Vācija, te iedzīvotāju skaits ir apmēram 80 miljoni. Tātad te ir 2 reizes mazāk nekā Krievijā, taču kopējais budžets ir apmēram 2 reizes lielāks – 3,7 triljoni ASV dolāru. Kopumā var teikt, vācieši ir aptuveni 3,5 reizes bagātāki nekā krievi. Krievijas kopējais budžeta apjoms atbilst Itālijas līmenim. Arī te budžets ir apmēram 2 triljoni ASV dolāru, tiesa iedzīvotāju skaits Itālijā ir krietni mazāks – apmēram 60 miljoni. Iekšzemes koprodukta ziņā uz vienu iedzīvotāju Krievija atpaliek arī no Latvijas. 2013. gadā starpība bija apmēram 6%. Tātad par īpaši turīgu valsti Krieviju nekādi nevar uzskatīt. Arī no vairākiem citiem skatu punktiem ne. Piemēram, neviena no Krievijas kompānijām nav pasaules 100 vērtīgāko zīmolu sarakstā. Pirmās vietas viennozīmīgi ieņem amerikāņi, proti Apple, kas ražo iPhones, Google, Coca-Cola, Microsoft, IBM un McDonald's. No Eiropas augstākajā vietā 12. atrodas Francijas Louis Vuitton zīmola īpašnieks, kompānija LVMH, Šveices Nestle un Vācijas Volkswagens. Vēl šajā sarakstā ir briti, ķīnieši, zviedri, nīderlandieši un pat indieši, taču krievi ne. Un tas iespējams saistīts ar zināšanu līmeni, un jāsaka uzreiz, ka Krievijas augstskolas nav ne tuvu augstākās raudzes standartam. Arī šajos topos pasaulē pirmās vietas ieņem ASV akadēmiskās un tehniskās augstskolas, dalot savas pozīcijas vienīgi ar britiem. Pirmajā vietā Harvarda, otrajā Kembridža, trešajā Oksforda. Taču ir pasaules topi, kuros Krievi ar savu pārstāvniecību var lepoties gan. Piemēram, miljardieru topā no apmēram 1000 cilvēkiem Krievu ir tuvu 100. Turpretim vāciešu, kur valsts ir it kā turīgāk, ir uz pusi mazāk. Jaunākajā Forbes sarakstā šobrīd bagātākie Krievi ir Vladimirs Potaņins, naudu nopelnījis ar Noriļskī niķeļu rūpnīcu, tagad nekustamo īpašumu magnāts, kuram pieder arī slēpošanas kurorts Sočos, kurš tika izmantots arī Olimpisko spēļu laikā. Mihails Friedmans, naftas magnāts un investīciju grupas Alfa Group līdzīpašnieks. Kā arī Ališers Usmanovs, metāla apstrādes magnāts, kuram šobrīd pieder mobilo sakaru operators Megafon, izdevniecība Komersant, kā arī akcijas Anglijas futbola komandā Arsenal. Viņu tikai 3 kopējā bagātība šobrīd ir apmēram 50 miljardu ASV dolāru, un par šādu naudu varētu veselu gadu pensijas izmaksāt pilnīgi visiem Krievijas pensionāriem, kuru ir vairāk nekā 40 miljoni. Jāatgādina, ka miljardieru Krievijā kopumā pēc Forbes datiem ir tuvu 100. Taču galu galā ir vēl viens rādītājs, kas lielā mērā raksturo arī ietekmi Eiropas un pasaules politikā pat par spīti valsts nabadzībai. Proti Krievijas eksportētās gāzes patēriņš Eiropas Savienības valstīs veido apmēram 1/3 daļu no visa patērētā apjoma. Savukārt naftas un tās produktu īpatsvars ir vēl augstāks – apmēram 35%. Naftas un gāzes pārdošana ir galvenais balsts arī pašam Krievijas budžetam. 2013. gadā Krievijas budžets no šo produktu eksporta ieņēma apmēram 1 triljonu ASV dolāru, kas veidoja apmēram 40% no visiem Krievijas ieņēmumiem. Bet kā dzīvo ierindas krievi Ņižņī Novgorodā, kas nav miljardieri un cik daudz par ko maksā? Dodamies cenu medībās un iespēju robežās centīsimies tās salīdzināt ar Latvijas līmeni. Un sākam ar dzīvokļu īri. Piedāvājums ļoti plašs un arī cenu amplitūde ļoti liela, taču caurmērā, piemēram, 2 stabu dzīvokli pilsētas mikrorajonā daudzstāvu mājā var noīrēt par 15 000 rubļu, kas ir apmēram 220 eiro mēnesī. 3 stabu dzīvokļi ir mazliet dārgāki, apmēram 300 eiro mēnesī. Интересует, сколько там была цена? Сейчас. 26 я выставила. Я думаю, 25. Я думаю, мы согласимся. Ага, это в месяц, да? Да. Платить за первый и последний месяц надо? Или как? Нет, мы предоплату не возьмем, если без животных. А если с животными, мы возьмем предоплату. Нет, животное только одно, это я. Zīmīgi, ka elektrības, gāzes, kā arī apsaimniekošanas cena visbiežāk ir jau iekļauta šajā īres maksā. Rīgā 2 stabu dzīvoklis izmaksātu dārgāk. Ja labi meklē īres cenu, var atrast līdzīgi, piemēram, 2 stabu dzīvokli Ziepniekalnā var noīrēt par 250 eiro mēnesī. Taču jārēķinās vēl ar visiem pārējiem papildus maksājumiem, kas var sasniegt arī 100 un vairāk eiro mēnesī. Visai loģiski, ka par elektrības un gāzes patēriņu Krievijā daudz nedomā. Te tas viss ir gandrīz svaiga gaisa cenā.
1 kWh elektrības te maksā 3 eiro centus, turpretim Latvijā caurmērā apmēram 16 eiro centus. Savukārt gāze ir vēl lētāka. Ja Latvijā tās cena par kubikmetru maza patēriņa lietotājiem ir 80 eiro centi, tad Krievijā apmēram 6. Arī apsaimniekošanas maksa dzīvokļu mājās, kur tā tiek piemērota dalīti, ir zemāka. Apmēram 19 eiro centi no dzīvokļa kvadrātmetra. Savukārt, piemēram, Rīgas namu pārvaldnieka cena ir tuvu 40 eiro centiem. Tātad 2 reizes dārgāk. Tikpat loģiski, ka lēta ir arī degviela. 95. markas benzīns maksā apmēram 55 eiro centus litrā. Latvijā, kā zināms, nedaudz virs eiro. Arī citas akcizētās preces ir jūtami lētākas. Piemēram, viena paciņa cigarešu vidējās klases Rotmans maksā 84 eiro centus, bet Latvijā šādas klases cigaretes jau tuvojas 3 eiro robežai. Arī degvīnas cenas ziņā ir pieejamāks. Cena par 1 litru te svārstās robežās no 370 rubļiem līdz 420, kas ir apmēram 6 eiro. Latvijā par tādu cenu var tikt pie puslitra. Ja grib litru, jāšķirs jau no vairāk nekā 10 eiro. Vienas biļetes cena Nižņie Novgorodas autobusā ir 20 rubļi, jeb 30 eiro centi, un uz šo cenu var skatīties divējādi. No vienas puses tas ir gandrīz 4 reizes lētāk nekā eiro 15 Rīgas satiksmes maršrutos, taču te pensionāriem sabiedriskajā transportā nav bezmaksas braukšana, tātad viņiem sanāk dārgāk. Dodamies uz pārtikas veikaliem, un jāsaka uzreiz, izvēles ziņā nekāds embargo vai sankcijas nav ne jūtams, ne redzams. Plaukti ir pilni un pamata pārtikas grupās ar pašmāju produkciju. No rietumu izstrādājumiem ir šokolādes, arī dažādi dzērieni, bet no Latvijas produkcijas savukārt ir šprotes, kurām atšķirībā no piena produktiem importa ierobežojumi netika ieviesti. Kādas tad ir cenas? Cukurs 1 kg 70 eiro centi, Rīgā dārgāk, lētākais ap eiro. Kviešu milti 1 kg 47 eiro centi. Rīgā dārgāk, lētākie 55 eiro centi. Krējums 20% puskilograms eiro un 5 centi. Rīgā līdzīgi. Piens 2,5%, 1 litrs 75 eiro centi. Rīgā mazliet dārgāk. Krievijas siers 6,50 kg. Rīgā daudz dārgāk, apmēram 10 eiro kilogramā. Bārīta desa 2,30 kg. Rīgā par tādu cenu var nopirkt vislētāko desu. Svaigi vistas šķiņķi 2 eiro kilogramā. Rīgā pusotru reizi dārgāk. Griķi 1 kg 95 eiro centi. Rīgā līdzīgi. Maize graudu sagriezta 300 grami apmēram 50 eiro centi. Rīgā līdzīgi. Maltā dabīgā kafija 250 grami eiro 75 centi. Rīgā gandrīz 2 reizes dārgāk. Tomāti ķekaros 5 eiro kilogramā. Rīgā daudz lētāk. Gurķi 3,20 kg. Rīgā importētie daudz lētāki. Kartupeļi aptuveni 1 eiro kilogramā. Rīgā daudz lētāk. Banāni 95 eiro centi kilogramā. Rīgā apmēram tikpat. Āboli, Gloster eiro un 5 centi kilogramā. Rīgā izvēle plašāka un lētāki. Coca-Cola 2 litri 93 eiro centi. Rīgā eiro 60 apmēram. Snickers 95 grami 40 eiro centi. Rīgā 75 grami apmēram 70 eiro centi. Un visbeidzot Latvijas šprotes Rīgas zelts 2,52. Rīgā dārgākas par eiro 70 nav neviens. Kopējais secinājums atšķirībā no katra cilvēka pārtikas groze, tas var būt gan dārgāks nekā Rīgā, gan arī lētāks, taču neievērojami. Pat ar neapbruņot acis pamanāmi, ka šeit dārgāk ir dārziņi. Acīm redzot, poļu produkcijas trūkums tirgo līdz galam vēl šobrīd nav kompensēts. Līdzīgi kā Rīgā šeit maksā arī izklaides pasākumi, piemēram, bowlings un naktsklubi, bet dzērienu cenas bāros ir pat augstākas. Mazliet lētāka biļete uz kino, šeit 4 eiro, Rīgā caurmērā 5. Līdzīgās cenās arī skaistuma procedūras. Cena par masāžu 30 eiro, cena par klasisko manikīru bez lakas apmēram 10 eiro. Bet aiziet vakarpusē uz restorānu, te varētu teikt, ir jau izšķērdīgi, un cenas atbilst jau pieklājīgiem Vecrīgas restorāniem. Pīle ar brūkleņu mērci 9 eiro, zivju zupa no sterletes 10 eiro. Apģērba veikalos cenas Nižņie Novgorodā nav nedz uzkrītoši dārgāks, nedz arī uzkrītoši lētāks kā Rīgā. Tiesa pilsētā praktiski nav elitāru rietumu apģērba zīmolu veikalu. 100 евро. Ну, это кожа. 114 евро где-то. Ну, вот джинсы. 5600 те. Ну, это дорого. 5100. Тоже дорого, конечно. 4600. Нормальная цена. Līdzīgās cenās ir arī mobilo telefonu sakari un arī paši mobilie telefoni.
Toties automašīnas gan Krievijā ir pat ļoti dārgs prieks. Mazlietot šobrīd vispopulārākās markas mašīna Hyundai Solaris auto tirgotavā maksā apmēram uz pusi dārgāk nekā Latvijā. Вот это самый популярный автомобиль в России. Вот этот вот Solaris. Hyundai Solaris? Да. 570. Самый такой продаваемый. Ja neskaita īpaši lētos energoresursus, kas ievērojami samazina komunālos rēķinus, kopumā var teikt, ka cenu līmenis Nižņī Novgorodā salīdzinot ar Rīgu ir zemāks par apmēram 10 līdz 20%. Taču kāds ir ienākumu līmenis? Jo, kā saka, nav svarīgi, cik tu tērē, bet cik tu pelni. Un lūk, saskaņā ar statistikas datiem vidējā alga Nižņī Novgorodā ir apmēram 26 000 rubļu mēnesī, kas ir 385 eiro, jeb apmēram par 40% zemāk nekā Maskavā, kur tā ir 620 eiro. Sarunājoties ar pilsētniekiem, šādi skaitļi arī gūst apstiprinājumu. Piemēram, rūpnīcas gazstrādnieki atkarībā no kvalifikācijas mēnesī pelna 300 līdz 460 eiro robežās. Pārdevēja algas esot ap 250 eiro mēnesī. Rīgā turpretiem vidējā alga jau ir aptuveni 950 eiro mēnesī. Visi šie skaitļi ir pirms nodokļu nomaksas, tā kā naudas, ko tērēt rīdziniekiem, ir ievērojami vairāk. Zemākas Krievijā ir arī pensijas. Caurmēr apmēram 10 000 rubļu mēnesī, kas ir apmēram 150 eiro mēnesī. Bet jāatzīmē, svarīgi ir būt kara veterānam, tad pensija ir uz pusi lielāka. Un kas tad sanāk kopumā? Rēķinām, ka Nižņī Novgorodā cenas ir par apmēram 20% zemākas, bet ienākumu ziņā salīdzinot Latviju ar Krieviju, mēs esam daudz pārāki. Vidējā alga Latvijā pērn bijusi par 66% lielāka nekā Krievijā, bet vidējā pensija pat par 80%. Cilvēku finansiālā situācija Krievijā, kā secinājām, caurmērā ir sliktāka nekā Latvijā, bet jo īpaši tā pasliktinājusies pēdējā gada laikā. Rubļa vērtība pret dolāru, kā zināms, kritusies par apmēram 40%, savukārt gada inflācija jau tuvojas 20% atzīmē. Pieaugušās cenas ir arī galvenais temats, par kuru runā gandrīz visi mūsu satiktie cilvēki. Strādnieki arī zaudējot darbu, atlaišanas vilni gaidot arī rūpnīcas gazdarbinieki. Вот знаете, сахар в 2 раза подорожала, она как продавала по такой цене, так и продает. А у нее же чистый сахар. С февраля стало все дорого, до февраля еще было терпимо. Вот с февраля стало очень дорого. Вот буханка хлеба еще они меня обслуживают. Соцпомощью принесла 47 рублей. 47 рублей буханка хлеба. Подумать надо. Молоко 40 рублей, 35 бутылок. Сейчас в данный момент кризис, да, в принципе, очень многие предприятия встали, то есть они обанкрачиваются, и людей очень многих увольняют, и сейчас очень сложно ситуация с работой в последние месяцы. Но у тебя самой зарплата меньше стала тоже, когда вот этот рубль упал? Но мне никак-то не отразилось по зарплате, как я получала, так и получала, но проблема сейчас с выплатой зарплат, то есть нам зарплату надерживают. Ситуация непредсказуемая. А продукты в магазинах там, Продукты подорожали, но больше не из-за курса доллара, а из-за спекуляций. То есть стали увеличивать искусственные цены, говорить якобы курс доллара, но даже русская продукция, которая производится в России, стала стоить в 2 раза дороже. А сколько стоит молоко? 33. 33. То есть напрямую прям с деревни. Есть кризис. Кризис с большими деньгами. У нас их не было, ни хрена не было и не будет. Saspīlētā ekonomiskā situācija apturējusi arī daudzu krievu ceļot prieku. Valūta ir dārga un turisma firmas nīkļo. Problēmas ir arī hipotekāro kredītņēmējiem, jo līdzīgi kā Latvijā savulaik, daudzi mājokļu kredīti izsniegti ārvalstu valūtā, bet darba alga ir rubļos. Iedzīvotāju versijas, kāpēc cenas aug, ir dažādas. Viena vaino spekulantus, viena Eiropas ieviestās sankcijas, bet citi arābus un zemās naftas cenas. Kas tad īsti ir noticis un kāpēc Krievijas ekonomika sāk grimt? Rietumu politiķu mutēs viena no galvenajām atbildēm tiešām ir sankcijas, kas vērstas pret Krieviju un ar kurām rietumi grib, lai Putins beidz karot Ukrainā un galu galā, lai atdod Ukraiņiem Krimu.
Atgādināsim, ka līdzās ieceļošanas līgumiem dažādām Krievijas amatpersonām rietumi ieviesuši arī tiešas ekonomiku ietekmējošas sankcijas. Proti rietumu finanšu iestādēm liegts aizdot naudu vairākām Krievijas valsts bankām, kas savukārt to nevar aizdot Krievijas kompānijām. Krievijas kompānija kopējais kredīta apjoms šobrīd ir apmēram 570 miljardi ASV dolāru. Līdz šī gada beigām no tiem jādod apmēram 150, un ierobežotās iespējas rietumos tikt pie naudas un pārkreditēties rada virkni riskus. Krievijas valsts rezervēs brīvi gan šobrīd ir apmēram 200 miljardi dolāru, ko vajadzības gadījumā varētu izmantot šo caurumu sekšanai, taču ar šo naudu varētu būt jāglābj arī kas cits. Un proti budžetā strauji augošais rops, ko veido naftas cenas kritums, un ko ekonomisti patiesībā uzskata par galveno iemeslu, kāpēc Krievijas ekonomika tā gāžas. Naftas cenas kritums daudzuprāt saistīts ar arābu pasaules pretošanos ASV lolotajai slānekļa gāzes ekspansijai pasaulē. Proti tuvie austrumi dara visu, lai tā ASV nebūtu izdevīga, bet otrs iemesls – pasaules ekonomika aizvien stagnē, un pieprasījums pēc naftas produktiem nav tik liels. Krievijai tās ir vissliktākās ziņas, jo atgādinām, ka ienākumi no naftas un gāzes pārdošanas veido apmēram 40% no visa Krievijas budžeta, kas tālāk jau tiek tērēts valsts sektora algās un pensijās. Ja 2013. gadā naftas cena bija vairāk nekā $100 par barelu, tad kopš 2014. gada marta līdz šim brīdim tā nokritusies par 50%. Krievi cenšas pārdot vairāk, bet vienalga vairāk nekā $100 miljardi jau esot zaudēti, atzinusi arī Krievijas finanšu ministrija. Turklāt jāatzīmē, ka šī gada budžets veidots ar aprēķinu, ka naftas barels maksā $96, bet šobrīd tas maksā apmēram 50. Domino efekts ir tāds, ka nauda ekonomikā jau ieplūst mazāk, un tas viss kopā arī raisīs gan rubļa vērtības krišanos, gan cenas pieauguma produktiem, gan uzņēmēju centienus, piemēram, ietaupīt uz darbinieku atlaišanas rēķina. Šogad Krievijas ekonomikas prognoze jau ir mīnusos, kritums varētu būt ap 4% no koprodukta, taču padoties Krievi negrasās, vismaz ne pensionāru priekšā. Lai arī Krievijai ir plāns ierobežot pensijas apmēru strādājošiem pensionāriem ar īpaši augstiem ienākumiem, no vispārējas pensiju indeksācijas atbilstoši inflācijas rādītājiem Krievija atteikties neplāno. Par spīti tam, ka inflācija jau rakstām ar 2-ciparu skaitli. Jūs redzējāt tādu ainiņu, es saprotu, ka tur bija daudz ciparu un iespējams nav tik viegli visu uztvert. Bet stāsts šovakar ir par Krievijas ekonomiku. Un par Krievijas ekonomiku tāpēc, ka pirmkārt tā ir mūsu kaimiņu valsts, un otrkārt mūsu saites ekonomiskās ir aizvien ļoti spēcīgas, kaut vai kravu pārvadājumi, turisms, arī produkcijas eksports. Man pirmais jautājums, pirms mēs tālāk runāsim par gāzes un naftas cenām, mans pirmais jautājums ir Vešņakova kungam, kā tas nākas, ka Krievijā pēc tiem rādītājiem, piemēram, dzīvo sabiedrība daudz sliktāk nekā Vācija, bet tajā pašā laikā miljardieru ir 2 reizes vairāk. Mēs redzējām sižetus par Krievijas ekonomiku. Pirmkārt vēlos pateikties, ka esat pievērsuši uzmanību mūsu ekonomikai, kā arī mūsu problēmām. Kopumā aina ir parādīta pietiekami objektīvi. Jūs tieši salīdzinājāt cenas pārtikas produktiem, dzīvošanai, mājoklim. Taču tas tika darīts pēc pašreizējā rubļa eiro maiņas kursa. Jā, tas tur tika atzīmēts. Ja jūs to būtu darījuši, piemēram, pirms 5 mēnešiem, aina būtu citāda. Jo, kā zināt, rubļa vērtības kritums tieši decembrī noveda pie šīs situācijas, kas šodien nav mums labvēlīga. Не в пользу нас. Bet, vēstniekums, jūs dzirdējāt mani jautājumu par miljardieriem? Jā, dzirdēju. Mūsu valsts ir ļoti bagāta un sniedz daudz iespēju. Mums ir uzņēmīgi cilvēki, kuriem laikā, kad notika pārēja uz jauno tirgus ekonomiku, izdevās, dzīvojot Krievijā, ievērojami palielināt savu kapitālu. Bet sakiet, ko es vēl esmu pētījis par šiem miljardieriem, proti daudz no šiem miljardieriem, un par ko uztrauc arī Krievija, ka viņu, nauda atrodas ārzonu kompānijās, piemēram, tam pašam, Ališaram Usmānovam, kas ir viens no Putina draugiem, ko tā sauc, un kurš, piemēram, ļoti cieši sadarbojās ar Krievijas valsti Olimpisko spēļu laikā Sočos. Piemēram, viņam lielākā kompānija ir reģistrēta Britu Virģīnu salās. Tas tiek darīts ar domu, lai optimizētu nodokļu nomaksu. Un tad sanāk tā,
ka no vienas puses, redz, jums ir šādi lieli biznesmeņi, kas nemaksā Krievijā nodokļus, tā pašā laikā viņi ir ieredzēti, es teiktu, no varas. Tad tas nav kaut kā jocīgi? Не, но по этому поводу вы хорошо знаете, что у нас... Šajā sakarībā, kā labi zināt, Krievijā ir pieņemts likums pret ārzonām, lai izbeigtu šādu politiku, kad daudzi mēģina savu kapitālu un ražošanu pārnest uz citām valstīm un maksāt nodokļus valstīs, kur to likme ir daudzkārt zemāka nekā Krievijā. Es ceru, ka tas tuvākajā laikā tiks ieviests. Jā, šis process nav vienkāršs, to nevar izdarīt vienā dienā, tāpēc tagad pieņemts lēmums pret ārzonām vērstā likuma ieviešanu pabeigt nevis 1. aprīlī, bet pagarināt termiņu. Bet šis process tiks pabeigts, un tā ir pareizā pieeja. Kā tas nāks, ka, piemēram, tuvākie Putina administrācijas, kā saka, uzņēmēji atļauj šādos apjomos nemaksāt nodokļus? Nu, tas taču nav zināms, tas taču nav pirmo dienu šādi. Nē. Saprotiet, šis jautājums nav tik vienkāršs. Runa ir nevis tikai par nodokļu nemaksāšanu, bet gan par izdevumu optimizēšanu, lai sekmētu uzņēmumu izaugsmi. Kā piemēru var minēt jūras pārvadājumu kompāniju Sovcomflot. Mums reizēm ir izdevīgāk kā kuģu karoga valsti norādīt kādu ārvalsti, kā to starp citu dara daudz citas pasaules valstis. Šādi piemēri nav tikai Krievijā vien. Tas tiek darīts, lai šādas organizācijas spētu labāk gūt peļņu. Protams, galu galā valsts neko nezaudē, jo lielu daļu nodokļu kompānija maksā Krievijā. Turklāt tā piesaista kravu pārvadājumus Krievijai, tāpēc tas nav tik vienkārši. Uz to arī Krievijai ir jāiet. No vienas puses jārada apstākļi, kad ir izdevīgi veikt uzņēmējdarbību un visu ražošanu organizēt, kā arī galvenos nodokļus maksāt pašu valstī. Tā ir aktuāla tēma arī Latvijai. Labi zināt, jūsu oficiālā statistika taču liecina, ka apmēram 20% iedzīvotāji peļņu gūs nelegāli. Tāpēc šī problēma ir izplatīta. Tā nav tikai Latvijā un Krievijā. Un Krievija šajā jomā ieved kārtību. Krīze, kurā mēs un jūs pašlaik esam, liecina, ka ir pienācis īstais brīdis veidot ekonomikas mehānismus atbilstoši pašreizējiem apstākļiem. Paldies. Ožkungs, šī te, es tomēr jautāšu, šī te, es teiktu, nevienlīdzība. Mēs zinām, ka Krievija arī ļoti augsts Gini koeficients, kas rāda to daudz nabadzīgu cilvēku un ļoti turīgu cilvēku. Un kā mēs redzējām, 3 miljardieri spēja gadu visiem Krievijas pensionāriem maksāt pensijas. Kāpēc tā? Kāpēc tiešām tas ir objektīvi un tiešām tas ir tur tas Putina faktors vai nav Putina faktors? Es domāju, ka tas ir ļoti specifisks Krievijas faktors. Un ja mēs pavērojam, kādās jomās tie miljardieri un miljonāri darbojušies un darbojas arī šobrīd, pārsvarā tās ir resursu iegūs jomas, tāpat ir nafta, gāze, metāli dažādi, pirmotnējā to pārstrāde un eksports. Ja? Protams, ir arī rūpniecības uzņēmumi, bet dominējušie tomēr ir šis iegūs un resursu nozars, kur ir principā ļoti ātrs kapitāla apgrozījuma temps. Ja? Un līdz ar to ļoti ātri uzkrājās gan uzņēmumi, kas darbojas šajās nozarēs līdzekļi, gan arī to īpašniekiem dabīgi. Bet tas jautājums patiesībā ir stāsts par ko? Par korupciju, par valsts nozagšanu. Vai tas arī kaut ko tādu raksturo? Vai, es saprotu, labi, kā saka, man ir nafta, man ir daudz naudas uzreiz, bet šī svārstība, ka Krievija, kā mēs redzējām, diemžēl ir viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm. Tā tas ir. Tā pašā laikā ir daudz. Naudas ir. Tas ir tas fenomens, kā mēs sakām, vidējā temperatūras slimnīcā. Pēc vidējiem rādītājiem Krievija ir nabadzīga valsts, un tai pašā laikā ir daļa, kur no slimnīcas iznes, un cita daļa, kuri paši brīvi staigā, ja, un neslikt rūtās. Labi, pirms man vēl viens tomēr jautājums vēstniekungam, kad Krievijai būs savs iPhones, un kas, piemēram, kas ir telefons, ko jūs lietojat? Tas ir atsauce uz to, ka Krievijas kompānijas nav top 100, nav labas izglītības iestādes, vismaz pasaules atzītas. Kad šis te inovācijas būs tādā līmenī, lai jūs varētu sacensties, piemēram, amerikāņiem varētu lepoties ar to? Если напрямую ваш вопрос, я пользуюсь айфоном.
Atbildot uz pirmo jautājumu, es lietoju iPhone. Pie mums arī tiek ražotas līdzīgas ierīces. Pagaidām tās vēl nav kļuvušas ļoti populāras. Bet viss vēl ir priekšā. Mēs jau esam pierādījuši, ka mums ir milzīgs zinātniskais potenciāls kosmosa jomā. Bez mums arī amerikāņiem šodien nekādi nebūtu izdevies veikt lidojumus kosmosā. Tas ir fakts. Mūsu valstī ir milzīgas iespējas, milzīgs potenciāls. Vēlos vēlreiz atgriezties pie jautājuma par krīzi. Krīze ir jauna iespēja laiks un laiks, kad atklāt mūsu potenciālu. Kāpēc Putina administrācijas cilvēku bērni mācās amerikāņu un britu universitātēs un nemācās Krievijā? Varbūt kādam bērni mācās ārzemēs, bet, piemēram, man visi bērni ir mācījušies Krievijā. Nē, es vienkārši kāpēc jautāju, tāpēc, ka Krievija, skaidrs, ka pēc lieluma, pēc teritorijas un, kā jūs sakat, pēc iespējas ziņā ir un tā sev pozicionē ļoti varena valsts. Tad, kad mēs paskatāmies uz kaut kādiem citiem rādītājiem, tad Krievija izrādās varena ir tikai ar naftu un gāzi, ne tā? Ne tikai. Es taču nu pat minēju piemēru par kosmosu. Labi, laižam iekšā uzņēmēji. Jūs, es saprotu, vienu brīdi šprotes uz tirgu, uz Krievijas tirgu nelaidāt. Šobrīd, es saprotu, jūs tā kā pārdod vai nepārdodat? Pārdodam. Kā jūs izjūtat? Apjomi kritās. Tātad stāsts ir tāds, ka pagājuši piekdien bija Zivrūpnieku asociācijas sapulcs. Mēs izrunājam, un kritums ir daudziem diezgan dramatisks. Pat 2 reizes ražošana samazinājās, jā, bet man jāsaka tā, ka tas ir pamatā saistīts ar to, ka cenas agrāk bija, rubļos. Maksāja eiro, ja pārved rubļos viena cena, tikko rublis nokrita, tā cenas uzreiz pacēlās 2 reizes. Protams, automātiski pirktspēja nokritās, cilvēki nevar par tādu cenu nopirkt. Tātad tas ir saistīts pamatā Krievijas rubļu kritumu. Tā kā daudz samazinās ražošanu, bet, piemēram, neies prom. Piens ir sankciju sarakstā, gaļa ir sankciju sarakstā, kāpēc nav šprotes? Vajag ielikt? Nē, man vienkārši interesē tas jautājums, kāda bija tā izvēle. Laikam es varēšu atbildēt. Jūs paši novedāt mūs pie tādas izvēles. Tieši, ka piens ir un tieši, ka šprotes nav. Nē. Kāpēc es teicu novedāt? Kad jūs sākāt pieņemt dažādas sankcijas pret Krieviju, tostarp pret mūsu bankām, no šīm sankcijām smagi cieta Rossellhoz banka, kas bija galvenais kreditors Krievijas lauksaimniecības un ražošanas jomā. Saprotams, radās situācija, kad mums bija jāieņem aizsardzības pozīcijas, jāaizsargā savus noiet tirgus, arī mūsu ražotāji. Tad tika pieņemts lēmums aizliegt konkrētu produktu ieviešanu. Es šo sarakstu neveidoju. To izstrādāja ekonomikas ministrija, arī citas varas struktūras. Tās secināja, ka aizliedzot šo produktu ieviešanu Krievijā, neradīsies to deficīts, kā redzējām šodienas sižetā. Turklāt tas stimulēs vietējo lauksaimniecisko ražošanu un tās realizāciju iekšējā tirgū. Tas arī mudinās dibināt kontaktus ar citām valstīm, kuras ir gatavas ar mums sadarboties un kārtot darījumus. Un tieši tas pašlaik notiek. Cik jūs redzējāt sižetā, tas arī ir jautājums, piemēram, ļoti dārgi Krievijā šobrīd ir dārziņi, gurķi, tomāti, kartupeļi. Vai mums tā vienkārši sakrita, vai tomēr jūs to Polijas tirgu trūkumu izjūtat? Pirmkārt ir ziema, un ziemā viss ir dārgāk. Galu galā mūsu valsts atrodas ziemeļos. Bet ziema ir gan pie mums, gan pie jums? Pie jums tomēr bija maigāka laikapstākļi. Jums šogad sniega vispār nebija, bet Krievijā gan redzējāt arī Novgorodā ir daudz sniega. Labi, kāpēc taču šprotes nav jūsuprāt sarakstā? Nišas produkts viens, un otra lieta Krievijas ražotāji, šprotu ražotāji strādā uz Baltijas jūras izēvielu, ko piegādā pamatā Latvijas un Igaunijas zvejnieki. Labi, ja mēs runājam tagad kopumā par to Krievijas ekonomikas kritumu, un tā ir, kad tās prognozes nav diezko labas, kas jūsuprāt ir tie galvenie iemesli? Tur ir gan sankcijas, kā mēs zinām, kā arī vēstnieks apstiprināja pret bankām, kuriem ir grūtāk kreditēt šo visu pārējo tautsaimniecību. Un otrs ir šīs gāzes un naftas cenas, kur tas kritums ir nenormāls vienkārši, manā izpratnē. Es varētu minēt, un to arī citi starptautiskie eksperti parasti atzīmē, ka 3 galvenie faktori ekonomikā, Krievijas ekonomikā, kas jau ilgstoši, daži ilgstoši, daži netik ilgstoši. Piemēram, ļoti neracionālā Krievijas tautsaimniecības struktūra, kā mēs runājam, šis te milzīgais fokus
uz dabas resursu iegūšanu tikai savā vienkārši pirmotnējo apstrādi un to eksports. Ja? Tas ir daudzus gadu desmitus jau. Ja? Un līdz ar to stagnē rūpnieciskā ražošana, stagnē tehnoloģijas, izņemot ļoti šaurās jomās atsevišķi, tā kā tā pati kosmosa tehnoloģija un tam līdzīgi. Ja? Tātad tas ir pirmais faktors, ilgtermiņa faktors, ko īsā laikā Krievijai noteikti neizdosies izmainīt. Otrs faktors, protams, ir šīs naftas cenas, kas nokritās, un tas ir vēl lielāks drauds nākotnē nekā šobrīd. Šobrīd Brenta, tas ir Londonas cenas, ir jau zem $54. Janvārī Krievijas finanses ministrija prognozēja, ka, ja nokritīs līdz $50, tad par 10% visām nozarēm izdevumu budžetā nost, izņemot aizsardzību, tur pensijas un vēl kaut ko. Ja? Lūk, tas ir otrais faktors. Un trešais, protams, ir šīs te sankcijas, kas vērsts pret Krieviju. Krievija ir patiesībā ļoti ievainojama. Viņa ir ļoti ievainojama, viņa atrodas ļoti riskantā stāvoklī šobrīd, un Krievijas situācija īstenībā ļoti strauji tieši pēdējā kādu pusgadu par dažu mēnešu laikā īstenībā pasliktinās. Un budžets šobrīd faktiski ir spiests aizņemties naudu no pensiju fonda, no pensijām, kas ir sociāli ļoti bīstams faktors. Ja? Un pašlaik runas pat Krievijas domē iet par to, runas ir par to, ka varbūt vispār vajadzētu atteikties no garantētajām uzkrātajām pensijām un aizvietot brīvprātīgiem maksājumiem. Es jautāšu tā, Vešņikova kungs, šis te, ko minēja ekonomists Uldis Osis par to, ka Krievija ar to, ka tiešām ir ļoti lieli īpatsvars budžeta ieņēmumos tieši no naftas un gāzes, patiesībā ir ļoti riska zonā. Riskanti ar to, ka vienu brīdi ir tādas cenas, tad jūs esat bagāti, vienu brīdi ir tādas cenas, tad jūs esat nabagi. Kā jūs esat mēģinājuši mainīt šo ekonomikas struktūru, lai jūs nebūtu tik ievainojami un nebūtu atkarīgi iespējams no 2 vai 3 arābu šeikiem? Pēc tam būs komentārs. Во-первых, Pirmkārt, es lielā mērā varu piekrist ekspertu viedoklim par Krievijas pašreizējās situācijas iemesliem. Tikai es šos iemeslus varbūt sarindot citādi. Pirmais iemesls patiešām ir straujais naftas cenu kritums. Nafta ir viena no nozarēm, kas sniedz lielāko pienesumu Krievijas budžetā. Otrs iemesls ir sankcijas. Tas arī mums nenāk par labu un rada zināmus sarežģījumus. Un trešais iemesls ir kļūdainie aprēķini ekonomikas politikas jomā. Tā es sarindot iemeslus. Attiecībā uz turpmāko rīcību valdība jau ir pieņēmusi plānu situācijas stabilizēšanai. Šie pasākumi jau ir ļāvuši panākt zināmu stabilitāti. Jūs atceraties, cik krasas svārstības bija rubļa kursā pret dolāru un eiro. Tagad kurs ir stabilizējies. Starp citu, valsts domē ir iesniegts budžeta grozījuma projekts, kas pašlaik tiek izskatīts. Tur aplēstā Brent naftas cena ir $50. Ir norādīti arī citi pasākumi. Mēs daudzās jomās samazināsim izdevumus par 10%. Tas netiks darīts sociālajā jomā, starptautisko saistību jomā un valstisko funkciju jomā. Turklāt tiks pieņemti pasākumi banku sistēmas stabilizēšanai. Šie pasākumi, kā ir norādījusi ekonomikas ministrija, jau pašlaik ļauj ievērojami samazināt gada inflāciju. Pretēji minējumiem tā 2015. gadā noteikti nebūs 20% apmērā. Saskaņā ar ekonomikas ministriju prognozēm tā būs 12–14%. Bet 2016. gadā, varbūt pat 2015. gada beigās, būs izdevies pārvarēt recesiju un varbūt pat sāksies IKP pieaugums. Saskaņā ar aplēsēm 2016. gadā IKP varētu pieaugt par 2%.
Pašreizējā situācijā valsts varai ir jāmeklē enerģiskākas, mērķtiecīgākas un stingrākas pieejas vajadzībām, tostarp ekonomikas struktūrālām pārmaiņām, kuras minēja arī eksperts. Jūs atbildējāt gandrīz uz visu, neatbildot uz to, ko Krievija dara, lai tiešām vai tas nav mazliet viegliprātīgi, kā saka, visu laiku dzīvot no naftas gāzes un neattīstīt tik ļoti lielā mērā kaut kā tās pašas inovācijas, tehnoloģijas, uzražot galā savu telefonu, lai nav jālieto amerikāņu telefoni. Mainīt šo struktūru ievērojami. Paldies par trāpīgo padomu. Es pieņemu, ka šādu padomu Krievijas valdība ir dzirdējusi jau sen. Pašlaik, kad nav papildu ienākumi, kuri iepriekš bija pieejami ļoti augsto naftas cenu dēļ, šie jūsu padomi tiks realizēti vēl aktīvāk. Tad pasaule jau ir globāli, un jau ir sadalīts lomas, kas ko darīs. Tāpatās, ka Krievija tātad eksportē naftu, gāzi, izeivielas, tāpat Amerika eksportē dolārus, un offshore runājot arī. Tas, ko jūs gribat teikt, ka Krievijai tur, kur viņi ir, tur arī viņi paliks. Un būs atkarīgi tik ļoti no gāzes. Es domāju, ka importa aizstāšana būs, ja mēs runājam par tiem pašiem dārziņiem, viņus nevar uzreiz, plantācijas nevar iestādīt, tad tik daudz dārziņus nodrošināt nevar. Protams, ka teorētiski tā, ka ja mēs prasam, kas notiks ar Krieviju, es varu pateikt, ka Krievija nepazudīs no kārtas, būs grūti, bet neaizmirstiet to, ka pasaulē ir tāda valsts Ķīna, kas stāv blakus Krievijai, un vissmagākajā brīdī, es domāju, ka Ķīna iedos palīdzīgu roku. Kas no tā viss Latvijai? Protams, ka Latvija nepatīk, ka kaimiņos iespējams ir valsts, kurā ir krīze, jo tas gribot, negribot atsauc uz mums. Otrs jautājums, ko tagad jūs kā uzņēmējs, kā jūs skatāties uz Krievijas tirgu, tad vest tur tā šprotas vēl vai nevest, vai iespējams 4 eiro jau maksā šprotas? Ko Krievija var apsolīt Latvijai tajā brīdī, kad mēs runājam par ekonomikas sadarbību, vai tad investēt vai neinvestēt? Es atbildēšu. Tātad runājot par brīvo vilnu. Tātad es varu pateikt, ka Krievija man nepārsniedz 30% kopējā portfelī. No visiem zivrūpniekiem man bija vismazākais portfels tieši Krievijas. Tas nozīmē, ka jūs neraudāsiet, ja arī tur aiztaisīsies ciet. Bet vienalga es sūtu, tāpēc, ka man ir izplatītājs, es viņam uzdodu. Pat cik tu vari pārdot? Viņš saka, pārdošanas apjoms kritās 2 reizes. Es saku, fine. 15% no kopējā portfeļa sūta uz Krieviju. Man viss ir kārtībā. Bet kur skatījās tie uzņēmēji, kuriem bija 80–90%, tad skaidrs, viņiem bija jātaisa vai no naudas uzkrājuma vai kas. Protams, ka problēmas būs dzelzceļam, problēmas būs ostām. Vienīgais, kas šobrīd notiek, ja mēs tā paskatāmies no kā tranzīta nozarē, kravas plūsmas no Eiropas uz Krieviju samazinājās, bet šobrīd palielinājās akmeņogļu eksports. Krievija uzskata, ka arī kokmateriāls varētu vairāk vest. Šī valūtas svārstība veicina eksportu no Krievijas. Imports samazinās, eksports palielinās. Tas ir vecais likums, jo tā mājās valūta zemāka. Tad mēs runājam, kad ir tirgus. Un no tirgus viedokļa es uzskatu, ka būs grūti, slikti. Un tas ir pārmetums mūsu politiķiem. Kur skatījās mūsu ministrs prezidents, kur skatījās mūsu valdību un ekonomisti, kur jau vajadzēja sagatavot plānu B. Restīvi, jūs savsais atlikums tāds, ka uzņēmējiem vajag diversificēt, ja pārdod daudziem. Vienmēr. Oškungs, pēc tam jums. Turklāt vajag atcelt sankcijas. Tā skaitē ne tikai Krievijas, bet arī Latvijas tautsaimniecībai. Jo ieguvējs ir Amerika un Ķīna. Oškungs par ekonomiku un prognozēm, kas notiks ar Krieviju. Starp citu, jūs zināt, ir interesanti dati par eksporta bilanci starp mūsu valstīm. Pēc tam jums jau kā visi dzirdot. Es valdībai tik ļoti milzīgi nepārmestu, pašiem uzņēmējiem vispirms ir jādomā par riskiem, kas ir saistīti ar to vai citu tirgu. Piemēram, pēc Doing Business reitinga, ziniet, cik Krievijai ir reitings? Viņi ir 62. vietā. Vienā no pēdējām vietām Eiropā kā tādā. Vēl zemāks reitings ir tikai Ukrainai, ja nemaldos Moldovai vai kādai no Serbijai. Tas veidošana ir ļoti apgrūtināta tur. Ļoti augsts risks, gandrīz augstākais risks, kāds vispār Eiropā varētu būt aptverts.
to risku Babra kungs jau minēja, vai ne, ka 80–90% kādiem, tas ir neiedomājams risks priekš uzņēmēja. Ja? Šeit es domāju, labi. Kukuļi tur ir jādod, lai tiktu tirgu. Zināt, kukuļi vienā valstī saucās kukuļi, citās valstīs saucās lobijs. Protekcionisms. Ja, Tad tur ir jālabē un jāprat. Korupcija viss kārtībā. Krievijā korupcija viss kārtībā, bet ne tikai Krievijā. Tas ir kā? Pie mums taču arī viss kārtībā. Es nezinu, es par Krieviju šobrīd. Es varu pateikt tā, ka es personīgi sūtu caur savu partneri. Un, protams, ka viņš saka, ka korupcijas problēma pastāv. Labi. Tā vai šitā, bet ko darīt šajā situācijā? Man liekas, ka labi piemēra rāda Food Union, kurš šeit investori arī Krievijas izcelsmes ir. Ja? Viņi pat panākuši, ka Krievija, ne Krievija, bet Ķīna akceptēja viņu produkcijas certifikātu. Tā ir liela grupa, tas ir koncerns ar lieliem resursiem. Un viņi savu produkciju, ja neatradīs noietu Krievijā, eksportēs uz Ķīnu. Ir varianti, jūs gribat teikt, ir varianti. Vajadzētu darīt visiem uzņēmumiem, apvienoties asociācijas, kooperatīvos, vienalga kādās formās, lai varētu koncentrēt, radīt kopīgus resursus, fondus, kaut kādus piesaistīt kvalificētus speciālistus. Pirms jūs labi, ka jūs pieminējāt Food Union, tāpēc, ka man šis jautājums vienmēr ir bijis. Tajā brīdī, kad Krievija ievies, pretējās sankcijas pret piena produktiem. Jūs zināt, ka šajā pusē ir piena kombināts, kas pieder Krievijas uzņēmējiem, Besmeņicka kungam. Kā tas sanāk? Tad jūs, pret ko jūs vēršat sankcijas pret saviem Krievijas uzņēmējiem? Kādi būtu jūsu priekšlikumi? No šo uzņēmumu sarakstu kaut kā izņemt uzņēmumus, kas pieder Krievijas pilsoņiem? Nezinu, es jautāju. Tas nav iespējams. Turklāt vēl ir jāievēro PTO noteikumi. Šeit nedrīkst piemērot atlases principu. Pat tad, kad pie mums vērsās Grieķija, lūdzot izdarīt izmaiņas viņu labā, viņi ir gatavi nodrošināt produktus, aktīvi iestāties pret sankcijām, kuras ES ir ieviesusi un vēlas vēl paplašināt. Bet mēs atbildējām, nē, mēs šajā situācijā nevaram jums sniegt šādus atvieglojumus. Varbūt mēs izrādīsim pretīmnākšanu, piemēram, sniegsim iespēju tirgu ieviest produkciju, veikt tās pārstrādi, nodibināt kopuzņēmumu Krievijas federācijas teritorijā. Bet ja mēs sankcijas noteiksim izlases kārtībā, mēs saskarsimies ar pretenzijām par to. Somijā jūs taču uztaisījāt izņēmumus uz atsevišķiem produktiem? Tieši ar minēto kopuzņēmumu pieeju. Tie ir pārstrādes kopuzņēmumi Krievijas federācijas teritorijā. Kas ir tas, ko jūs, kā lielās Krievijas pārstāvis un diplomāts, ko jūs varat solīt Latvijas uzņēmējiem? Es nezinu, kāda valsts būs, kā jūs pirmkārt pārdzīvosiet šo visu, ja? Un kā uzņēmējiem turpmāk ar jums strādāt? Ieskaitot jautājumu par šo te korupciju. Pirmkārt, varu teikt, mēs pārdzīvosim. Decembrī pieredzētais šoks daudziem jau ir aiz muguras. Krievijas uzņēmumi jau sāk pielāgoties jauniem faktiskajiem apstākļiem. Tieši tagad ir iespēja laiks. Krīze, tas nav tikai laiks, kad klājas slikti, kāp cenas, uzņēmumi bankrotē. Tas arī laiks, kad tiek pieņemti jauni lēmumi, kuri jau rīt sniegs lielas perspektīvas. Tas, kurš domā par nākotni un pareizi plāno savu loģistikas un darbības pasākumus, tas var pēc tam lūgt lielus augļus sadarbībā ar Krieviju. Turklāt, atsaucoties uz cienījamā eksperta padomu, piemēram, par Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem, jā, tas ir viens no variantiem, kuru attiecīgie uzņēmumi var izmantot un droši vien izmantos. Bet ko darīt kravu pārvadājumu uzņēmumiem? Vai pārvadājumās kravas vienmēr uzradīsies vēl no kādas valsts? 80% dzelzceļa kravu pārvadājumu un kravu, kas šķērso Latvijas ostas, ir no Krievijas. Tāpēc šīm struktūrām ir jāsadarbojas Latvijas un Krievijas dzelzceļam, ostām, uzņēmumiem. Veiksmes stāstu te netrūkst. Varu minēt piemērus gan iepriekšējus, gan pavisam nesenus sadarbības piemērus. Uzņēmums Uralchim ienāca Latvijas tirgu, Rīgas ostā uzcēla modernāko termināli
un gada laikā attīstītā eksporta potenciālu. Vai tas ir slikti? Tas ir lieliski. Lūk, kā jāveido sadarbība. Latvijas uzņēmējiem derētu iegaumēt šādu padomu. Vajag izdarīt spiedienu uz valdību, lai tā nelidinātos mākoņos, bet stāvētu abām kājām uz zemes. Pretējā gadījumā var nogremdēt arī Latvijas ekonomiku. Piemērs, jūs prognozējāt IKP pieaugumu par 4,5%, bet faktiskais pieaugums bija 2 reizes mazāks. Sakiet, vēstniekungs, jūs plānojat naftas cenu 96 ASV dolāri, saņēmāt 50 ASV dolārus par barelu. Tā bija valsts budžetā. Bet jautājums par korupciju. Tas, ko mēs te sākām, un jūs redzējāt iepriekšējo pārēdi, zinu, es jums to pārjautāju, kur Krievijas iedzīvotāji, tas, pret ko ir viņu ļoti sliktais skats attiecībā uz Putinu, attiecībā uz Krievijas administrāciju, ir tieši par ļoti augsto korupcijas līmeni. Sadzīvisko, uzņēmēju un tā tālāk. Kas šajā līmenī varētu Krievijā mainīties, jo pēdējos gados īsti nekas nav mainījies? Tas augstais risks. В то же время есть очень много шагов, которые Tajā pašā laikā mūsu valdība ir paveikusi daudz, lai piegrieztu skābekli tiem, kuri nodarbojas ar korupciju. Piemēram? Ну, например, декларирование в своих Piemēram, savu ienākumu deklarēšanu. Turklāt tagad jādeklarē ne tikai ienākumi, bet arī izdevumi. Tas attiecas uz ierēģiem, jo ar korupciju taču kā likums nodarbojas ierēģi, vai ne tā? Šī ir pietiekami efektīva valsts mēroga pasākuma, kas ir atzīta visā pasaulē. Otrs pasākumu kopums ir vērsts pret izšķērdīgo iepirkumu un to līgumu sistēmu. Arī šajā jomā ir jārīkojas. Šī problēma ir aktuāla ne tikai Krievijai vien, vai tad Latvijai šādas problēmas nav? Saprotu, ka šodien uzmanība tiek pievērsta Krievijas ekonomikai. Kāds tas ir? Zemāks? Korupcijas līmenis Latvijā? Да. Protams. Protams, pēc rādīt. Jo pati valsts ir mazāka. Šeit ir 70 reizes mazāk iedzīvotāji, tāpēc arī korupcijas līmenis varbūt nedaudz zemāks, bet reiķinot uz vienu iedzīvotāju, līmenis noteikti nebūtu zemāks. Nu, ir aptaujas un tā tālāk. Nu, ir kaut kāda līdzīga kā mēra korupcija. Да. Okay. Es teikšu paldies, tas labi, īsi. Vēl viens komentārs. Ja mēs runājam par korupciju, ja, tad es varu pateikt, ka, ja salīdzinu Ukrainu un Krieviju, tad Ukrainā korupcija ir briesmīgāka. Ukrainā, pēc tiem rādītājiem, uz kuriem es atsaucos, Ukrainā tiešām ir vēl lielāka. Katrā ziņā mēs apzināmies šo problēmu. Mēs uz to nepievēram acis un pakāpeniski ar to cīnāmies. Esmu pārliecināts, ka pēc kāda laika šeit situācija būs nesliktāka kā vidēji Eiropas Savienības valstīs. Okay. Es šajā raidījumā, es no jums pamazām atvados, es šajā raidījumā, kā jūs jutāt, mazliet apgāja politiskos jautājumus, pēc ka politiskos jautājumus mēs lielā mērā izrunājām. Pirms tam mēs šeit runājam par ekonomiku, tas, kas man ir veltījums Krievijai, attiecībā uz kaut vai Ošu kungu pieminēto biznesa vides labvēlību, uzlabot savus rādītājus, otrkārt tomēr cīnīties pret korupciju un neveidot priekšstatu par to, ka, kā saka, labi dzīvo tikai Putina administrācija un neaizmirst par saviem miljardieriem, kuri man šķiet tomēr tos nodokļus nemīl maksāt. Paldies visiem, paldies skatītājiem un uz tikšanos pēc nedēļas.